Ļoti interesanti vērot, kā tur tiem obligāciju piedāvājumiem iet. Pirmais Invego pabeidz savu piedāvājumu, pieprasījums tur 4-kārtīgi pārsniedz piedāvājumu. Nu, patās tur vēl viena igauņu obligācija noslēdzās Everaus, arī pieprasījums pārsniedz piedāvājumu. Juta kredīti, kas ir arī nebanka kreditētājs Balkānos galvenokārt strādā. Emisijas laikā samazina kuponu likmi. Tikmēr preses nama šis te projekts, kur ir nodrošinātās obligācijas ar pirmo hipotēku uz pašu šo te attīstāmo objektu, likmi palielina. Tur nav šī te pieprasījuma pietiekami daudz, lai pa oriģināliem nosacījumiem savāktu. Tagad tirgus ir aktīvs, dalībnieki ļoti aktīvi to vērtē un skatās. Un ļoti interesanti laiki. Nav tā, ka strādā viss un viss automātiski notiekās. Nē, tā nav. Viss notiekās kā normālā tirgo.